Es esmu ļoti priecīgs, es vakar pabeidzu kultu zirņus, un es gadu par to varu nedomāt. Nu, pie zirņiem novēlējums to labāko izturību. Galvenais nebaidīties, iet un darīt, un īstenībā tad ļoti daudz jautājumu paši no sevīm atrisinās. Sveicināti, Latraps mācās šīs sezonas 8. epizodē. Šodien tēma ir zirņu novākšana. Un Rita, kā redzam, kombinēts kuļu zirņus, bet kā šogad veicas ar zirņu kūšanu un kādas pirmās pieredzes? Jāsaka, atklāti šogad kūšana tikai ir pats sākums. Principā 2-3 dienas, kad es dzirdu, kad kūšanas darbi rita. Pie šī lauka mēs redzam, ka zirņi nav saguluši veldrē. Zirņi stabili stāv, bet, kā zināms, ne visiem zemniekiem ir tik veiksmīgi, bet jācer, ka laikapstākļi būs labvēlīgi un arī visiem tiem, kam arī ir veldrē, tā kūšana noritēs veiksmīgi. Jā, un kādi tie darbi, lai sagatavotos zirņu novākšanai, kombēna regulēšana, to mēs uzjautāsim kam? Pieredzējušiem zemniekiem, kuriem ir 3 dažādas pieredzes, jeb 3 dažādas metodas ar dažādiem hedera veidiem. Un brauksim, skatīsimies, kā viņiem klājās, kā ir varbūt kāds jau ir paspējis nokult, un uzklausīsim viņu viedokļus. Vai kā īpaši sagatavojat kombainu? Vai izmantojat kādus specializētos hederus? Vai? Īpaši neko nesagatavoju. Tāds kā ir kombains, tāds ir. Tikai tagad ir jaunāks un modernāks, kas spēj pacelt to ražu augšā. Līdz ar to veiksmīgāks. Pēdējie gadi jau ir stabilāki. Vismaz 4-5 tonnas es vidēji kuļu. Nē, mēs esam slinki, mēs neko īpaši nedarām. Mums ir 2 flex hederi saimniecībā, ar kuriem mēs praktiski kuļam visas kultūras, zirņus tai skaitā, bišķi uzmanīgāk pieejot regulēšanai hederu un visu. Ne tikai hederis, šogad mēs mēģinājām klāsiem piedāvā arī perforētu šo te sietu, kas nāk apakšā. Mēs to izmantojām, bet visi zina, cik mitra ir augstne, un tas šogad nestrādāja īsti, nebija risinājums, bet iespējams nedaudz tas palīdzēja. Mēs, tā kā es teicu, mēs mēģinām jaunu tehnoloģiju ļoti daudz iemeslu dēļ īstenībā. Viens no iemesliem, lai zirņi nogatavojas vienmērīgāk. Otrs īstenībā galvenais iemesls ir tad, kad tu zirņus kulu, kas ir tā kā veldrē, tā kā arī šogad mums ļoti daudz augsnes masas tiek arī caur kombainu, un lai to kombainu nedeldētu zirņos, tāpēc mēs esam izvēlējušies likt viņus vālā un pēc tam celt ar pacēlāju un izkult. Un, protams, hederis. Es pieļauju, ka viņš nedaudz atvieglina un ir vieglāk, bet es esmu ļoti priecīgs, es vakar pabeidzu kultu zirņus, un es gadu par to varu nedomāt. Tad stādieties priekšā, kāda ir tā sajūta. Kā redzam, šajā laukā kuļ tieši to pašu hederi un kombēnu, ko rapšs un cits kultūraugs, bet ir arī citas novākšanas veidi un citi hederi. Rita, redzam, ka šis lauks izdosies, cerams, veiksmīgi novākt, bet kādi vēl ir tie aspekti jāņem vērā, lai būtu novākšana mums veiksmīga? Jā, pats sākums jau droši vien ir pie zirņu sējas jāievēro, kad ir lauku sagatavo. Otrs noteikti aspekts būtu, kas jāņem vērā pievelšana. Tas pats arī nogludina gan... Šis lauks arī pievelts, ap citu. Gan akmeņus varbūt mazākus iespiež iekšā, gan nolīdzina kaut kādus nelīdzenumus, uztais to lauku vienmērīgāk. Obligāti, manuprāt, ir akmeņi jānolasa un jārulē zirņi. Manā gadījumā mēs sējam artā, kultivētā augstnē. Līdz ar to rulēšana ir viens no priekšnosacījumiem, un tas daļai palīdz. Jā, mums ir tā, ka mēs strādājam no-till sistēmā, attiecīgi mēs zemi nekustinām, mums ar akmeņiem nav problēma, viņi reāli nelien ārā. Es redzu, ka daudzi saimnieki vēl joprojām lasa akmeņus, es ar nostalģiju skatos uz viņiem un priecājos, ka mums tas nav jādara. Jo līdzenāks lauks, jo vieglāk. Es nezinu, cik tas pareizi. Es, piemēram, slāpekli nelietoju, jo slāpekli tie, kas lieto, cik es esmu pamanījis, samazinās nedaudz raža un arī labākas veldras veidojās. Un līdz ar to zirnim nekādu mēslojumu es pat nelieku vispār. Jau kaut kāds vairāk kā 5 gadi jau. Sapratu to, ka nav jēgas likt un kad ražu es tāpat iegūstu. Un droši vien arī jāsako līdzi nezāļu daudzumam, jo nezālainība rada konkurence gan zirņiem augšanas laikā, gan arī uztur to zaļo fonu. Pa lielam pievēršam tādu pašu uzmanību kā jebkurai citai kultūrai saimniecībā.
Cenšamies, lai, protams, būtu mazāk nezāļu, cenšamies iesēt laicīgi, lai sadīgšanas koeficients ir maksimāli lielāks un vienkārši sekojam līdzi, kā tie procesi notiek dabā. Un kā redzam, šis lauks ir labi kopts un šādi riski te nepastāv. Kā mēs zinām, lauksaimniekiem ražu novākšana un zirņu vākšana ir viens no tādiem grūtākajiem un saspringtākajiem novākšanas brīžiem, sevišķi sagulas veldrē, vai ne? To mēs varam uzskatīt kā tādu varbūt neveiksmi, bet ir arī, protams, vairāk veiksmes tās piekritīs. Lielākās veiksmes ir iesācēju veiksmes, kad pirmie gadi tu vēl neko nezini un tev veiksmē iet blakus un izdodās nokult stāvošus zirņus 4,5 tonnas, nodot pa izcilu cenu un priecāties. No debesīm, tu veiksme nāk no augšas. Ir gadi, kad sajiet un ir gadi, kad nesaiet. Lielākās neveiksmes tas, ka tu nenorēģēji īstajā laikā un pēdējos 2 gadus pirms lielajiem negaisiem nenokūlu un zaudēja vismaz trešdaļu ražas. Viena neveiksme gandrīz pazaudēja 15 hektārus dažās dienās, un tas lauks tas palikās interesanti. Pāls, tad 3. dienā sapratu, ka kaut kas nav rītīgi. Tad sākam zvanīties agronomiem, meklēt tās iespējas, kas tāds ir. Tad sapratu un tad fiksi skrēju pēc fungicīda, lai kaut ko paglābtu. Un jebkurš veiksmes stāsts ir no tā zemnieka, kurš turpina tos zirņus audzēt, arī neskatoties uz kaut kādām nebūšanām vai iepriekšējā gada neveiksmēm. Droši vien viens no veiksmes stāstiem ir, kad ļoti labs priekškoks, pareizi, ziemas skriešana, piemēram. Diezgan daudz tās nianses ir. Ar katru gadu kaut ko mācos jaunu. Kā augu maiņa, izcils augs. Ir bijuši reizes pat stabils 10 tonnas ar diezgan augstas kvalitātes pārtiku skūlis. Augu maiņā viņš viennozīmīgi ir jāsēj. Ko mēs arī varam novēlēt zemniekiem šajā skaistajā ražas novākšanas laikā, un cerams, ka labs laiks arī turpmāk mūs lutinās. Es novēlu noteikti, lai veiksmīgi izdodas izaudzēto nokult, lai ražas ir stabils un pietiekams, un, protams, vēl varētu vēlēties, lai cenas iet uz augšu. Galvenais nebaidīties, iet un darīt, un īstenībā tad ļoti daudz jautājumu paši no sevīm atrisinās. Vairāk ir tās bailes kaut ko uzsākt un mēģināt, un tad, kad tu to sāc, liekas, kā es par to nepadomāju, tas taču ir elementāri. Pa lielam vienkārši mazāk baidīties un paplašināt savus redzeslokus un iet un darīt. Sagrupējamies, izmocam un aizmirstam. Arī es šodien esmu priecīgs, jo jau neatceros, cik smagi bija vakar, un tas gandarījums, ka tu ieej rapsī vai kviešos, kur nav šīs te problēmas, ir ļoti liels. Līdz ar to sējam, nokuļam un tās problēmas aizmirsīsies, jo visu var izdarīt, tikai jāgrib. Pie zirņiem novēlējums to labāko izturību. Pie kombaina stūres. Jā, to skatītājiem mēs novēlam, lai veiksmīgs zirņu un citu kultūra augu novākšanas laiks. Uz tikšanos nākošajā epizodē. Un atcerieties, zirņos ir nākotne.